braucam atkal peldēties. Šodien mēs braucam peldēties uz Ragaciem. Tur ir ļoti silts ūdens, ļoti forši un ļoti interesanti. Bet kamēr mēs braucam, mēs esam izdomājuši, ka mēs uztaisīsim anekdošu challenge. Šis būs laikam ka 5. daļa. Un mēs gribējām arī šo challenge uztaisīt kā special edition kopā ar mammu un tēti. Tā kā pirmā anekdote. Skolotāji jautā bērniem: Bērni, kā jums liekas, cik skola ir augsta? Janīts paceļ roku un atbild: 1,50 cm. Skolotāji saka: Kāpēc tu tā domā? Jo man skola ir līdz kaklam. Otrā anekdote. Janīts atnāk mājās no bērndārza un saka mammai: Mammu, mums bērndārzā ir viena meitenīte, kas man ļoti patīk. Bērndārzā, kad mēs gulējām diendusu, es gribēju viņai iedot buču, bet viņa gulēja pārāk tālu, tāpēc viņai uzspļāvu. Čau, bērni! Jūs zinājat, ka tējas maisiņu drīkst tējā mērcēt tikai 6 reizes, jo 7. reizē viņš uzpeldēs un gribēs paskatīties, kurš ir tas bombs, kurš viņu peldina. Čau, bērni! Un 4. anekdote. Viens kaimiņš zvana dusmīgi otram kaimiņam un saka: Jūs ziniet, jūsu suns man zinās pakaļ uz riteņa. Tas otrs tā pabrīnās, viņš saka: Nē, tas nevar būt mans suns, manam sunim nemaz nav riteņa. Draugi, jūs jau zināt, kādi ir noteikumi. Augšā ir burtiņš. Uzspiediet uz viņa un balsojiet vienu no mums vai pa Ievu, vai pa mani, vai pa tēti, vai pa mammu un redzēsim, kuram ir vislabākā anekdote. Mēs 29. jūlijā, tas ir šo sestdienu, mēs brauksim uz Ķoniņiem. Tas ir Vidzemes augstienē, kur norisināsies ģimenes svētki pasākums. Un mēs tur būsim, un tie, kas grib mūs satikt, varēs atnākt uz turieni un varēs vienkārši padauzīties, paspēlēties, spēlēt zombijas vai vienkārši pačilot. Tā kā tie, kas grib mūs satikt, sestdien, atā!